Sveiki, es esmu Oļesja Ostrovska, pašnodarbināto un uzņēmumu grāmatvedis. Par individuālām pieejām un nestandartiem risinājumiem. Apmācības, kas ir nepieciešamas tavai profesionālai pilnveidei, būs tieši saistītas ar taviem izdevumiem. Šobrīd daudzi apmāca un sauc to par konsultācijām, bez apmācības licence. Ko tad darīt šādā situācijā? Primāri ir jāsaprot, ja cilvēks, kas jums sniedz šādu pakalpojumu, darbojās savā sfērā, viņam tik tiešām ir iespēja jūs konsultēt un sniegt jums kādas zināšanas bez licences, bet tas nekā neietekmēs jūsu profesionālo izaugsmi. Šādas konsultācijas var norakstīt 100% saviem izdevumiem. Augstāko izglītību pašnodarbinātais pats par sevi samaksāt un norakstīt diemžēl nevar. Bet ja tev ir darbinieki, tad tu noteikti vari norakstīt par viņu augstāko izglītību, ja tas ietekmē tavu saimniecisko darbību. Savu augstāko izglītību tu vari pievienot gada deklarācijā D4 formā un atgūt atpakaļ savu ienākuma nodokli. Licencētus kursus, kas ir saņēmuši licenci uz savām apmācībām, tu vari izvēlēties, kurā vietā norakstīt vai gada deklarāciju D4 formā, vai pielikt klāt pie saviem saimnieciskās darbības izdevumiem. Abās vietās pielietot to nedrīkst.